Šajā video mēģināsim izšķirt smaguma spēku, gravitācijas spēku un svaru. Tā, lai pēc šī video noskatīšanās ir skaidrs, ka tas nav viens un tas pats, un lai būtu skaidrs, kad tas ir tomēr viens un tas pats vai kaut kas ļoti līdzīgs, un lai būtu skaidrs, kā tad šos jēdzienus pareizi lietot. Lai to izdarītu, sāksim ar vienkāršu situāciju. Tātad, piemēram, man ir šeit iekārta lodīte. Piemēram, te ir kaut kādi griesti un man ir nostiprināta lodīte. Uz šo te lodīti darbojas kaut kāds spēks. Tagad varētu sākt strīdēties, vai tas ir gravitācijas spēks vai smaguma spēks. Mēs zinām, ka apakšā ir Zeme, un starp Zemi un šo lodīti darbojas gravitācijas spēks. Pagaidām nosauksim to par gravitācijas spēku, bet tālāk es izstāstīšu, kāpēc bieži vien šeit patiesībā lieto smaguma spēku, un varbūt tas pat ir korektāk. Jebkurā gadījumā es rakstīšu FG, un tam šobrīd nav ļoti liela nozīme. Mēģināsim saprast, kas tad īsti ir svars. Ja griesti ir nostiprināti un nekrīt lejā, tad sanāk, ka mums nav pātrinājums. Un no iepriekšējiem video mēs zinām, ka, ja mums ir, piemēram, kaut kāda sistēmiņa, uz kuru darbojas spēks, tad šī sistēma var pātrināties. Ja uz ķermeni darbojas spēks, tad šis ķermenis pātrinās. Bet bija otrs nosacījums, ka varētu būt arī kaut kas, kas līdzsvaro šo spēku, un tad tomēr pātrinājums nav. Un ja pātrinājums nav, tad notiek deformācija. Un, protams, ir vēl situācija, kad ir gan pātrinājums, gan deformācija. To pagaidām neapskatīsim. Bet tā tad jautājums ir, kas tad notur šo te ķermeni, lai viņš nekristu lejā, ja ir FG. Un mēs to sauksim par šajā gadījumā diega, bet mēs to sauksim par sastiepuma spēku, FS. Šis te diegs pretojas šim te smaguma, gravitācijas pagaidām spēkam, bet patiesībā šis sastiepuma spēks arī velk lejā griestus. Tātad bieži vien es zīmēju sastiepuma spēku abos virzienos, lai parādītu, ka uz šo ķermeni sastiepuma spēks darbojas uz augšu, bet ja mēs apskatām griestus, tad sastiepuma spēks darbojas uz leju un velk griestus uz leju, un tad kaut kādām konstrukcijām griestos ir jāspēj noturēt šis te sastiepuma spēks. Bet pagaidām es atstāšu tikai to daļu, kas ir vērsta uz augšu. Tas, ko mēs zinām, ka šis te diegs varētu pagarināties, un viņš arī pagarinās parasti. Ja būtu atspera, kad jau ka pagarināsies, noteikti ka vairāk, bet tātad mēs varētu arī teikt tā. Ja pagarinās, mēs parasti lietojam elastības spēku. Bet šobrīd apskatīsim situāciju, ka tas diegs tik maz pagarinās, ka mums tas neinteresē. Un sauksim tad to par sastiepuma spēku un pieņemsim, ka diegs ir nesastiepjams. Tas, kas mums ir jāizdara, jānosaka, kāds tad ir tas sastiepuma spēks. Un to mēs varam ļoti vienkārši pateikt. Mēs zinām, ka rezultējošais spēks ir M reiz A. Un šajā gadījumā visi spēki, kas darbojas uz ķermeni, ir FS, tad mums ir FG, un tam ir jābūt vienādam ar M reiz A. Tagad apskatīsim pāris gadījumus. Ja pātrinājums A ir 0, tad mēs varētu pieņemt kaut kādu pozitīvo virzienu, lai būtu uz augšu, bet nav svarīgi. Varētu arī uz leju. Pieņemsim pozitīvos virzienu. Tad tagad nosauksim šo par Y asi un uzrakstīsim visus spēkus, kas darbojas pa Y asi. Un tādi ir tieši divi. FS ir pozitīvs un FG ir negatīvs, tāpēc, ka uz pretējā virzienā pozitīviem virzienam darbojas FG uz leju, bet pozitīvais ir uz augšu. Un mēs zinām, ka
pātrinājums ir 0, nu tad mēs varam teikt tā, Fs ir Fg. Šīs ir projekcijas. Ja? Jautājums, vai tas pats notiktu, ja A nebūtu vienāds ar 0? Pieņemsim, ja A ir vērsts uz augšu. Tātad, nu tie vairs nav griezti, bet, piemēram, te ir kaut kāds rokturis, kuru mēs ceļam uz augšu, un te ir mums iesiets kaut kāds sainītis, vienalga, kas tas arī būtu. Ja? Tātad pātrinājums ir vērsts uz augšu. Tādā gadījumā šo te mēs varētu rakstīt šādi, ka tad, kad mēs rakstam projekcijas, mēs varam rakstīt, ka Fs mīnus Fg ir, un ja A ir uz augšu, tātad pozitīvs M reiz A. Nu, Fg ir M reiz G, mēs varam uzrakstīt, ka Fs ir Mg plus MA, un varam M iznest pirms iekavām, Fs ir M iekavās G plus A. Tas, ko mēs redzētu, ka sastiepuma spēks palielinātos. Tas ir viens gadījums. Otrs gadījums ir, ja A ir vērsts uz leju. Tādā gadījumā mums Fs mīnus Fg ir, un tā kā pozitīvais virziens ir uz augšu, bet pātrinājums mums ir uz leju vērsts, nu tad mums ir jāraksta mīnus MA. Un mēs iegūtu, ka Fs ir, izsakam no šejienes Fs, Fg mīnus MA, bet tā kā Fg ir Mg, mēs varam rakstīt Mg mīnus MA. Un tātad Fs ir M iekavās G mīnusā. To pašu mēs iegūtu, ja mēs pozitīvo virzienu izvēlētos uz leju, mums vienkārši visam nomainītos zīmes, un beigās mēs iegūtu tieši to pašu. Bet to pagaidām neaiztiksim. Tas, kas šeit ir jāpamana, ka ja mēs pātrināti pārvietojam uz augšu ķermeni, ja, tad sastiepuma spēks palielinās. Ja mēs pātrināti uz leju pārvietojam, tad sastiepuma spēks samazinās. Un kāds šim sakars ir ar svaru vispār? Ja? Izrādās, ka svara definīcija, viens veids, kā definēt svaru, es teikšu tā. Un mēs tā vienosimies visos savos videos šādi pieņemšu, ka svars ir spēks, ar kuru ķermenis spiež uz virsmu vai nostiepj atsaiti. Mūsu gadījumā šī ir tā atsaite, ja? Un šī te lodīte ar kaut kādu spēku iedarbojas uz mūsu atsaitu un viņu nostiepj. Tātad mēs varam teikt tā, ka svars patiesībā ir tas pats Fs, tikai viņi ir pretējos virzienos vērsti. Jo svars ir uz leju, protams, šajā gadījumā. Svars varētu būt arī uz augšu vērsts. Mēs tādu gadījumu vispār apskatīsim, ne šajā video. Tātad svars šajā gadījumā ir vērsts uz leju, un viņš ir pretējs sastiepuma spēkam, kas darbojas uz šo te lodīti. Ja? Tātad diega sastiepuma spēks ir vērsts uz augšu, bet svars ir vērsts uz leju. Šajā gadījumā tātad svars būs samazināts, bet šajā gadījumā, kur pātrinājums uz augšu, tur svars palielināsies. Kur tas parādās? Piemēram, ja es ceļu kaut kādu, no veikala, aizēju uz veikalu, salieku savus visus pirkumus maisā, un tad tajā brīdī, kad es sāku celt maisu uz augšu, šis te maiss pātrinās nedaudz, man ir jāpātrina. Un tas nozīmē, ka tas ir tāds brīdis, kad varētu kaut kas pārtrūkt. Tad, kad es ceļu uz augšu, bet jau esmu sasniedzis to augstumu, kurā es gribu,
to maisu turēt, nu tajā brīdī tā kā es bišķiņ bremzēju un pātrinājums ir vērsts uz leju, un tātad svars samazinās uz īsu brīdi, un tad atkal izlīdzinās. Tāpat ar liftu braucot. Mēs varam apskatīt lifta gadījumu. Tieši tāpatās. Mums ir šeit lifts. Un, piemēram, šeit stāv cilvēciņš. Un, ja tas lifts pātrinās uz leju, tad mēs varam uzrakstīt tieši tos pašus vienādojumus vai arī jau uz augšu. Tūlīt uzrakstīsim, bet tas, ko es gribu pateikt, ka tad, kad tu iekāp liftā pirmajā stāvā mājā un sāc braukt uz augšu, tad pātrinājums ir vērsts uz augšu. Bet tad šis lifts turpina kustēties bieži vien vienmērīgi, varbūt arī nē. Un tad, kad augšējā stāvā tu tuvojies tam stāvam, kur tev jākāp ārā, lifts sāk bremzēt, un tajā brīdī pātrinājums jau ir vērsts uz leju. Un pretēji, pēc tam tu iekāp augšējā stāvā atkal liftā, sāc braukt uz leju. Tad, kad tu sāc braukt uz leju, tad pātrinājums ir vērsts uz leju. Un tad, kad pašā apakšā lifts bremzē, lai apstātos, pātrinājums ir vērsts uz augšu. Uzmanīgi, tas, ko mēs apskatām, šis nav ātrums, šeit nav runa par kustības virzienu, bet par pātrinājumu virzienu visos šajos gadījumos. Nu, lūk, un tad tagad apskatīsim, kā tas izskatītos liftam. Tieši tāpatās. Principā mums ir jāvar uzzīmēt visus spēkus. Tātad te ir kaut kāds spēks FG. Šeit ir, vai es uzrakstīšu pārmaiņas pēc MG, jo tā arī var rakstīt. Un šeit ir kaut kāds spēks F reakcijas, jo grīdas spiež pretī. Nu, un tad, ja, piemēram, pātrinājums ir vērsts uz leju, labi, iekāpjot augšā, sāksim uz augšu vērsts pātrinājums. Tad, nu, mums ir atkal jāuzraksta, kā MG plus FR ir MA vektoriālā formā. Pēc tam mēs to pašu visu pārrakstam tikai jau projekcijās. Nu, mums vajag izvēlēties pozitīvo virzienu. Tā kā šeit mēs pieņēmām pozitīvo virzienu uz augšu, tagad pārmaiņas pēc pieņemsim pozitīvo virzienu uz leju. Vienkārši, lai redzētu, kas notiek. Nu, un tad uzrakstam, ka MG ir pozitīvs mūsu gadījumā, F reakcijas ir negatīvs, un MA ir negatīvs, jo A ir vērsts uz augšu, bet pozitīvais virziens ir uz leju, tātad mīnus MA. Izsakam F reakcijas no šīs formuliņas. Tātad FR aiziet uz labo pusi, mīnus MA aiziet uz kreiso pusi. FR kļūst pozitīvs, mīnus MA kļūst negatīvs. Un mums būtu jāraksta, ka MG plus MA ir FR, bet mēs vienkārši pretējās pusēs beigās uzrakstam MG plus MA. Iznesam M pirms iekavām. Vai šeit nav vektora zīmīta. Tātad nodzēsīsim viņu, lai viņa nejauc galvu. Tātad FR ir M iekavās G plus A. Un, ja lifts pārvietotos atkal ar pātrinājumu uz leju, būtu tieši tāpatās, un mēs jau šādu gadījumu šeit apskatījām. Un tātad, ja A ir vērsts uz leju, tad FR būs M iekavās G mīnus A. Un kur šeit visur svars ir? Tātad mēs jau runājam, svars ir spēks, ar kuru ķermenis spiež uz virsmu vai nospiež atsaiti. Tātad nostiepja atsaiti. Tātad, ja šeit tika nostiepta atsaite, tad šeit mēs varētu rakstīt, ka svars, apzīmēsim ar P atkal, ja? Svars ir pretēji vērsts reakcijas spēkam, viņš pēc moduļa būs vienāds. Un tad mēs varētu teikt tā attiecīgi šajā gadījumā svars būs palielināts,
Šajā gadījumā svars samazināsies. Nevis M plus A, bet M iekavās G plus A, un šeit atkal ir P ir M iekavās G mīnus A. Uzreiz pateikšu, ka, ja, piemēram, ķermenis atrodas uz slīpas virsmas, tad smaguma spēks, vai šobrīd gravitācijas spēks ir vērsts uz leju, bet normālās reakcijas spēks, kurš līdzsvaro, balsta reakcijas spēks, šis arī ir normālās reakcijas, balsta reakcijas spēks, kurš neļauj cilvēkam izkrist cauri tam liftam, līdzsvaro šo te gravitācijas spēku. Ja? Šajā gadījumā reakcijas spēks ir perpendikulārs virsmai, un viņš vienmēr ir perpendikulārs virsmai, bet gravitācijas spēks ir vērsts uz leju. Tātad viņi vairs nav paralēli, un starp citu šis kļūst mazāks. Tātad ir dažādi veidi, kā mēs varam patiesībā samazināt svaru. Viens veids ir pātrināties uz leju, tad svars ir mazāks, otrs veids ir stāvēt uz slīpas plaknes. Ja tu katru rītu iekāp liftā, tu zini, ka tu kādā brīdī samazini savu svaru, starp citu arī palielini. Ja? Arī uz slīpas virsmas tavs svars varētu samazināties. Atkarīgs atkal, kas tiek darīts. Ja mēs kaut kur šeit pātrinam kaut ko, tad kaut kas var mainīties. Ja? Tas, ko es uzreiz gribu pateikt, ka vienmēr, kad tev ir dota situācija, veids dinamisko analīzi, kā mēs to darījām tagad. Dinamiskā analīze nozīmē, ka tu vienkārši uzraksti spēkus. Piemēram, šajā gadījumā tu sāc ar spēkiem, kurus tu zini. Tātad tu zini, ka ir kaut kāds smaguma spēks uz leju. Tu zini, ja šis te ķermenis nekrīt lejā, tad kaut kas līdzsvaro šo spēku. Tātad nosauksim to par sastiepumu spēku. Vai varbūt tieši tā nav. Padomā, vai tā sistēma pātrinās vai nē, uz augšu, uz leju. Uzraksti vektoriālā formā, tad pieņem kaut kādas asis un uzraksti to projekciju veidā attiecīgi pa Y asīm. Tātad šeit visur mēs varētu rakstīt FSY, FGY, bet es jau esmu pateicis, ka mēs apskatām Y asi šeit. Tātad es pierakstīšu, ja? Tikai Y asi. Šādā gadījumā mums jau būtu jāsāk dalīt projekcijās, un par to būs kādā no citiem video. Tagad jautājums ir, labi, svars var nebūt vienāds ar gravitācijas vai smaguma spēku. Tas ir skaidrs. Katru reizi, kad tu kaut kur iekāp kādā liftā, tad tas var izmainīties. Starp citu, ūdenī stāvot arī, tu spied uz zemi mazāk nekā patiesībā gravitācijas spēks, tāpēc, ka ūdens radītais Arhimēda spēks tevi ceļ uz augšu, un tu nespied uz pamata virsmu tik daudz. Bet, protams, mēs varētu teikt tā, bet uz ūdeni jau tu vienalga spied ūdenim pretī, un tad tur varētu sākt strīdēties, vai svars ir mazāks vai nav, bet to diskusiju tagad neapskatīsim. Pieņemsim, ir zeme. Tagad apstīsim, kas tad ir tas smaguma spēks. Vienā no iepriekšējiem video es teicu tā, smaguma spēks ir spēks, gravitācijas spēks zemes tuvumā, zemes virsmas tuvumā. Tas ir ļoti neprecīzs formulējums, tajā brīdī mums ar to pietika, bet tagad es parādīšu. Zeme patiesībā rotē, un zeme nav inerciāla atskaites sistēma. Ja tu atrodies uz pola, tad tu varētu teikt, ka tu principā baigi nerotē, ja? Un tad mēs varētu teikt, ka uzrakstīt Ņūtona gravitācijas likumu, ka F, tātad G, ņemsim zemes masa būs lielā, M mazais būs ķermeņa masa, ja? Un tad kaut kā šādi uzrakstīt, ja? Ja tu atrodies tuvu zemes virsmai. Un tātad šis te gravitācijas spēks būs vienāds ar smaguma spēku. Bet, ja tu atrodies uz ekvatoru vai kaut kur citur šeit,
Nu, tādā gadījumā tā vairs nebūs. Nu, pieņemsim, tu atrodies uz kaut kādas paralēles, tātad te ir Zemes centrs, uz kaut kādas paralēles. Piemēram, uz šīs paralēles. Tātad tu atrodies tieši šeit. Ja? Te ir. Šeit būtu ekvators, tu atrodies šeit. Nu, tad te ir kaut kāds leņķītis φ. Ja es pareizi atceros, ekvators būtu 0 paralēli, un tad šeit jau būtu kaut kāds cits leņķis. Izrādās, ka Zeme rotē, un, ja notiek rotācija, nu tad šie te spēki ir nedaudz citādāki. Gravitācijas spēks vēl joprojām ir vērsts uz centru. Bet tagad paskatāmies. Tā kā notiek rotācija, ir centritiecas pātrinājums. Un centritiecas pātrinājums ir vērsts uz centru. Un ja ir centritiecas pātrinājums, kaut kas to pātrinājumu izraisa, un nosauksim to par kaut kādu F1. Nu tad ir skaidrs, ka šis te FG būs F mīnus F1. Un F1 ir tas spēks, kas piešķir ķermenim centritiecas, nu, var arī to saukt par normālo pātrinājumu. Un, nu, tad FG uzzīmēsim kaut kā šādi te. Ja? Tas būs tas FG. Un tātad FG būs F mīnus F1. Protams, vektoriālā formā. Un tad to mēs varētu izrēķināt vienkārši izmantojot kosinus teorēmu. Mēs varam uzrakstīt, aprēķināt šo te FG, kā tos vektorus saskaitīt, trīs stūrīšus attiecīgi te pagarināt, ja? Nu, uzzīmēsim ar citām krāsiņām, ja? Mēs varētu to izdarīt, nav pārāk sarežģīti, bet tas, kas ir skaidrs, ka FG nebūs tāds pats kā gravitācijas spēks. Tātad smaguma spēks patiesībā ir nevis vienkārši gravitācijas spēks Zemes tuvumā, bet smaguma spēks ir spēks, kas ķermenim liek brīvi krist vai spēks, kura iedarbībā notiek ķermeņa brīvā krišana. Un runa ir atkal, protams, par Zemes tuvumā. Un Zeme nav inerciāla atskaites sistēma, tāpēc nu, tas viss ir nedaudz sarežģītāk. Nu, ātri, ja mēs uzrakstītu, pamēģinās pēc tam pats kārtīgi pa solītim iziet cauri, bet ja mēs uzrakstītu šo te kosinus teorēmu, mēs uzrakstītu šādi, ka FG ir, tātad te ir ķermeņa masa, te ir Zemes masa, starp citu, ja? FG ir kvadrāta sakne no F kvadrātā plus F1 kvadrātā mīnus 2 FF1 reiz kosinus φ. Un tas φ ir šis te leņķīts, no atkarībā uz kuras paralēles tu stāvi. Tas, kas ir svarīgi, F1 ir MA, bet tas ir tieši centrtieces, tātad MA centrtieces. A centrtieces ir omega kvadrātā reiz mazais R, un tas mazais R būs šis te R, tātad uzzīmēšu šeit, tāpēc, ka rotācija notiek ap šo asi. Tālāk.
Mēs jau esam vienā no iepriekšējiem uzdevumiem vienreiz izreikinājuši, ka šis te R ir uzrakstīšu. Tātad mazais R ir lielais R reiz kosinus phi. Nu, tātad to var ātri arī izdomāt šādi, ka te ir lielais R, te ir mazais R un te arī ir lielais R. Nu, un tad šeit ir taisnliņa trīsstūris. Ja te ir phi, tad arī te ir phi. Piekatete pret hipotenūzu, mazais R pret lielais R ir kosinus alfa. Varam izteikt mazo R, tas ir R, piedodiet, phi. Ja? Un ļoti vienkārši. Tātad tas zīmējums diezgan samuhļīts. Tātad uzzīmēšu vēlreiz. Šis te ir lielais R, šis arī ir lielais R, un te ir mazais R. Tātad tas ir lielais R, un šis te ir mazais R. Ja te ir phi, tad arī te ir phi. Un piekatete, mazais R, pret hipotenūzu, pret lielo R, ir kosinus šim te phi. Nu, un tad mēs varam izteikt, ka R ir R kosinus phi. Un tas, ko mēs attiecīgi mēs varam sākt novērtēt šos te skaitļus. Mēs zinām apriņķošanas periodus, mēs visu īstenībā zinām, mēs varam visu ļoti labi uzrakstīt un salīdzināt apmēram, cik liels ir tas F1, cik liels ir F. Nu, un tātad A centrtiecis ir omega R kosinus phi, bet omega kvadrātā. Nu tā. Nu un tad no šīs izteiksmes mēs varam secināt, ka ķermeņa smaguma spēka modulis būs vismazākais tad, kad ķermenis atradīsies uz ekvatoru. Tātad smaguma spēks būs vismazākais tieši uz ekvatora, un uz poliem tas būs vislielākais. Nu, protams, varētu izrēķināt šos te lielumiņus un salīdzināt. To tu vari pats izdarīt. Bet tātad smaguma spēks ir tas, kas piešķir brīvās krišanas pātrinājumu, un tā kā Zeme rotē, Zeme nav inerciāla sistēma, smaguma spēks tomēr atšķirās no gravitācijas spēka, un tomēr mēs varētu teikt, ka tas ir gandrīz gravitācijas spēks Zemes tuvumā. Un svars atkal ir spēks, ar kuru ķermenis spiež uz virsmu vai nospiež atstaiti. Un svars var būt pat vērsts uz augšu. Tātad, ja pātrinājums būs tik liels uz leju, ka tas būs lielāks par G, tad šis te cilvēciņš atsitīsies pret griestiem un spiedīs uz griestiem. Līdz ar to svars būs pēkšņi vērsts uz augšu. Tā kā iespējas ir daudz un dažādas, es ceru, ka tu saprati atšķirību starp šiem spēkiem.